Kā lai es atrisinu šo situāciju? Čau! Oh. Labdien visiem! Mani sauc Mihails Akulenkovs, es joprojām esmu AWS arhitekts un inženieris. Un šis ir diezgan negaidīts video, priekš manis negaidīts, jo es nebiju plānojis filmēt video uz šo konkrēto tēmu, vismaz pagaidām, bet dzīves apstākļi man piespēlēja vienu use case, kas ir saistīts ar datu analītiku. Un es padomāju, ka šis būtu labs use case Amazon datu analītikas servisiem, un pie reizes es arī varētu jums nodemonstrēt, kā strādāt ar datu apstrādi, tā saucamo data engineering, izmantojot Amazon piedāvātos servisus. Vispirms vajag paskaidrot, kas tas ir par uzdevumu, ar ko saistīts, ar kādiem līdzekļiem es viņu atrisināju, un arī parādīšu solis pa solim, kā tas viss nonāca līdz gala rezultātam. Tad sākam ar problēmas definēšanu. Latvijā ir parādījies jauns elektrības tirgotājs. Uzreiz pateikšu, ka man nav nekāds mērķis reklamēt vienu vai otru elektrības piegādātāju, un es centīšos nepieminēt nevienu no Latvijas tirgu esošiem elektrības tirgotājiem. Ja gadījumā trāpīs kaut kāds nosaukums, tad tas ir tīri nejauši, un neviens man ne par ko nemaksāja, un šī nav reklama, un es te nesaku, ka viens ir labāks par otru, es vienkārši vērtēju dažādus tarifus, attiecību pret to, kādi ir mani parādumi elektrības patēriņā. Tātad, šis jauns tirgotājs piedāvā tarifus, kas ir bāzēti uz dienas laikiem. Respektīvi, dažādos dienas laikos tarifs mainās, un klients var izvēlēties vienu vai otru tarifu tā, lai tajos brīžos, kad viņam, tas ir klientam, lietotājiem, ir vislielākais elektrības patēriņš, lai tajā laika viņam nodrošinātu samazinātu elektrības cenu. Un pārējos laikos tad viņš saņem standarta cenu. Ir viens tarifs, kas nodrošina izdevīgāku cenu dienas laikā, ir viens, kas nodrošina izdevīgāku cenu nakts laikā, un ir viens, kas nodrošina drusciņ tur un drusciņ tur. Un tad es izvērtēšu, kurš no tiem tarifiem priekš manis varētu būt izdevīgāks. Kā to noskaidrot? Protams, man vajag pamatoties uz manu elektrības patēriņa vēsturi. Priekš tā man ir saglabātas elektrības patēriņa atskaites pa katru dienu pa vairāk nekā 2 pēdējiem gadiem. Viņi ir saglabāti kā Excel faili, pavisam ir 770 faili, tad pa 70 dienām man ir atskaitēs. Katra atskaitē satur šādu informāciju. Un, kā redzam, šie faili satur ne tikai noderīgo informāciju, kas mana gadījumā būtu principā šīs bloks, bet te ir arī daudz vairāk, te ir teksti, kas paskaidro, kas ir, te ir datums, protams, norādīts, klienta nosaukums, adrese, vispārējais, šis, kas ir apkārt, man nav vajadzīgs. Līdz ar to es nevaru vienkārši paņemt un sagrupēt, vienkārši izanalizēt kaut kāda veida tos datus. Man vajag
savus datus sakārtot tāda veidā, lai es varu pēc tam automatizēt viņus apstrādāt. Un izrēķināt, tātad es paņemšu no katras dienas katru laika periodu, piemēram, šīs fails ir par 1. janvāri, un par katru atsevišķu stundu es, ejot cauri šiem failiem, varēšu sasumēt katrai stundai patēriņu. Teiksim, no 9 līdz 10. 1. janvārī bija 0,2, 2. janvārā būs tik daudz, un respektīvi pa visiem tiem 2 gadiem uz katru laika periodu es gribu sasumēt elektrības patēriņu kilovatstundās, pēc tam sagrupēt tās summas pa kategorijām, kas atbilst katram elektrības tarifam, samazināts tarifs, standarta tarifs, un salīdzināt, paskatīties, kas ir lētāk, kas ir dārgāk, respektīvi loģiski, ja viens ir lētāk, otrs ir dārgāk. Un no tā būs skaidrs, kurš ir labāk piemērots tieši man. Kā es šo uzdevumu varu izpildīt ar Amazon rīkiem? Man būs vajadzīgi tikai 4 servisi. Viens no tiem visiem pazīstams Amazon S3 Object Storage, kurā es glabāšu gan izējas datus, tās atskaitēs, ko es tikko parādīju, gan arī es tur saglabāšu jau datus, kas ir noformatēti, atbilstoši, lai es varētu uz tiem datiem sūtīt pieprasījumus un veidot kaut kādas atskaitēs. Lai tos datus apstrādāt, es izmantošu servisu, kas saucas AWS Glue Data Brew. Tas ir grafiskais tūlis, kurā es varu uz datu parauga izveidot transformācijas recepti, tas saucas recipe angliski, respektīvi recepti, kur solis pa solim dati tiks transformēti, līdz viņi atbilst tādai formai, kura man ir vajadzīga, zinot, kā es pēc tam ar tiem datiem strādāšu. Trešais servis AWS Glue Data Catalog. Principā, kas tas ir? Tā ir schēma, kas apraksta, kādā formātā dati tiek saglabāti tajos failos, ko mēs lasīsim no S3. Respektīvi, ja man tur ir CSV fails ar 3 kolonnām, tad Glue Data Catalog aprakstā katru no šiem 3 kolonnām. Tā, lai pēc tam, kad šos datus ielādē, zināt, kāda formāta dati katra kolonna ir, un pēc tam tad var ar viņiem tālāk strādāt. Pēdējais servis, ko es izmantoju, ir Amazon Athena, jeb es visdrīzāk teikšu Atēna. Tas ir rīks, ar kuru palīdzību mēs varam darbināt SQL pieprasījums, jeb SQL queryus uz Glue data kataloga datiem. Respektīvi, ar parastu select pieprasījumu es varu atlasīt datus no sava data lake, kas man ir Amazon S3. Tūlīt būs piemērs un viss paliks daudz skaidrāks. Tātad Amazon accounts. Pirmais, kas mums ir vajadzīgs, ir S3 buckets. Man ir viens buckets izveidots, un tajā ir folderis, kas saucas Electricity Consumption XLS. Ir vēl viens, kas saucas Electricity Consumption Extracted Parquet, kas var iedomāties satur jau apstrādātos datus. Bet šīs folderis šeit man ir saglabāti visi tie 770 faili, Excel faili ar dienas atskaitēm. Tātad, dati ir, kā man ar viņiem strādāt. Man ir vajadzīgs Data Brew. Galvenā Data Brew daļa ir projekti. Katrs datu pārveidošanas, jeb transformācijas process ir projekts. No kā sastāv projekts? Pirmais, kas ir vajadzīgs, ir dataset.
dataset mums norāda uz vietu, kur mums atrodas dati, ar kuriem mēs gribam strādāt. Man ir izveidots viens datasets, kas saucas S3XLSX, kas norāda man uz šo te S3 bucketu, kuru es jau tikko parādīju, kur glabājas Excel faili. Viņam ir source, viņam datu tips ir norādīts Excel fails. Ja es atveršu to datasetu, es šeit redzēšu vairāk informācijas par to, kas tur iekšā ir. Mēs te redzam konkrētos failus, ko tas datasets redz tajā folderī S3 bucketā. Mēs redzam kopējo datu apjomu, un mēs redzam, kā izskatās tie dati, ja mēs viņus nolasam, katru failu rindā, katru rindiņu no tā faila, un mēs visu saliekam kopā. Redzam, ka nekādas sakarīgas tabulas mums šobrīd te nav. Šis ir mūsu jēls, jeb raw dataset. Ko mums vajag, lai viņu pārtaisītu? Mums ir vajadzīgs projekts. Mēs ejam uz projektu. Projekts ir grafisks rīks, un pirmā reize, kad viņu palaidīsiet, viņš startēs 2-3 minūtes, kamēr veidojas resursi, lai visu to atspoguļot, un kamēr ielādējas sākotnējie dati. Tas, ko mēs šeit redzam šobrīd, ir jau apstrādāti dati, izmantot recepti. Kā es teicu, recepte ir mūsu datu transformācijas plāns solis pa solim. Es, lai parādītu, kā tas viss strādā, pēc brītiņa izdzesīšu šo esošu recepti, un mēs atkārtosim to recepti, lai redzētu, kā tie dati tiek transformēti. Lai būtu vizualizācija, kā tie dati izskatās, tad, kad recepte ir pielietota, mums ir arī šīs centrālais loks, kur mēs šobrīd redzam, ka mums tur visi dati ir smuki, bet mēs līdz tam vēl tiksim. Šeit augšā mēs varam norādīt, cik mēs gribam parauga datus paņemt no mūsu dataseta. Pēc noklusējuma ir 500 rindas, var izvēlēties arī citu skaitli, bet tā, ka 500 rindas man nosēdz vairākus jau failus, tad es diezgan precīzi redzēšu, kā man izskatās gala variants. Receptei ir versijas, kurās mēs varam izmantot, lai, piemēram, kaut ko pamainīt, nepatīk atgriezties atpakaļ. Man ir pēdējā versija, esošā, kurā dod man tieši tādu rezultātu, kāds man ir vajadzīgs. Es viņu tūlīt izdzēsīšu. Man ir pierakstīts, kādi soļi ir vajadzīgi, lai to atkārtot, tā lai es to varu izdarīt. Un vienmēr, protams, recepti var arī izeksportēt kā YAML vai JSON failu, un pēc tam importēt jau gatavu recepti. Lūk tā. Tagad es nospiedīšu Clear All, un mana recepte tiks izdzēsta, un tūlīt mēs redzēsim rekur jēli dati. Raw data neapstrādāts. Tas ir visi faili salimēti kopā. Rekur mēs varam paskrolēt, mēs redzam, šeit beidzas viens fails, sākas otrs fails, beidzas viens fails, sākas otrs fails, viss saliks viena tabulā. Analizēt tādu un ar kādu rīku, protams, mēs nevaram. Ar ko tad mēs sākam? Pirmais, vajag saprast, kādu gala rezultātu es gribu. Gala rezultātu es gribu, lai man ir laika posms un patēriņš par to laika posmu. Varbūt man noderes arī datums, ja es gribēšu vēlāk taisīt atskaiti, piemēram, pa mēnešiem vai pa gadiem, nevis pa visu periodu. Tāpēc datumus saglabāt būtu arī vēlams. Pārējie dati man īsti nav vajadzīgi, un ar to es uzreiz varu sākt. Es varu izdzēst 3. un 4. kolonu. Ko man vajag? Man vajag izvēlēties operāciju delete. Es, protams, to noklikšķināju uz 3. kolonas,
bet pa laimi es varu izvēlēties pie reizes arī 4. Un šīs 2 kolonas es varu izdzēst. Ļoti noderīga feature, kuru es vienmēr izmantoju, ir Preview Changes. Tas ļauj mums paskatīties, kā izskatīsies datasets, pirms mēs pielikam šo soli pie receptes. Protams, no receptes mēs varam pēc tam arī noņemt to soli, bet mēs te vizuāli redzam, kādas būs izmaiņas. Un mēs redzam, ka visas kolonas, visas, tas ir 3. un 4. tiks izdzēstas. Ja es to gribu, es gribu pielikt šo soli. Šis būs man pirmais solis manā receptē. Smuki. Palika 2 kolonas, kas joprojām prasa daudz izmaiņu, lai man iztīrītu tos datus. Nākamais solis, ko man gribas izpildīt, ir sakārtot otru kolonu, kur ir kilovatstundās, jo tas ir diezgan vienkāršs datu tips, viņš jau ir principā neprasa nekādas izmaiņas, man vajag vienkārši patīrīt rindas un norādīt pareizo datu tipu. Lai man vieglāk strādāt ar šo kolonu, es viņu pārsaukšu. Pārsaukšu par kilovatstundām. Un šeit droši vien es nespiedīšu preview changes, jo tas ir minimālis. Vienkārši pārsauksim kolonu. Tagad ir interesantāk. Kā mēs redzam, mums šeit augšā ir tāda zila strīpiņa. Un ja mēs noklikšķināsim uz to kolonu, mēs labāk redzēsim, ka viņš saka, ka man ir šobrīd 432, tas ir no tā parauga dataseta, valid values un missing values. Missing values tie ir šie 000, tas nozīmē, kur nav nekādu datu. Uz šīs statistikas es pamatošos tad, kad man vajadzēs tīrīt kaut kādus datus. Es redzēšu, vai mana kolona ir palikušas tukšas šūniņas, vai ir palicis kaut kas, kas saucas invalid values. Tas ir kaut kāda vērtība, kas neatbilst datu tipam. Tātad man vajag norādīt pareizo datu tipu šai kolonnai. Un pareizais datu tips, esošais datu tips šobrīd ir string, un man vajag to pamainīt pret double. Pamainot to pret double, es varu nospiest preview changes. Un es redzu, ka viņš automātiski tās šūnas, kur bija teksts, viņš viņas iztīrīs. Tad es gribu šo pielietot. Tagad es varu jau sākt tīrīt savus datus. Es varu uz šīs kolonas nospiest operācijas un izvēlēties remove or fill missing values. Kā mēs redzam, man nav invalid, tāpēc, ka man ir vai nu cipari, vai nu tukšas vietas. Tāpēc es izvēlos pagaidām izdzēst visas rindas, kur man nav datu. Remove missing rows. Ļoti vienkārša operācija no kolonas kilovatstundas delete rows with missing values uz visā parauga dataseta. Preview changes. Atgādinu, mēs vēl neko nedaram ar datasetu, mēs vienkārši strādājam ar parauga datiem, lai paskatīties, kā šī recepte strādātu ar jau konkrētu ar pašu datasetu. Mēs redzam, ka man tur izdzēsies kaut kādas rindas, bet ne visas. Kā redzam, paliks rindā, kur ir kopā par periodu kaut kāda vērtība, tāpēc, ka tur arī ir ciparu vērtība. Bet ar to mēs tiksim galā vēlāk. Pielikšu šo soli pie receptes. Tagad izskatās daudz smukāk, bet man vēl joprojām sakārto rindas, kas neatbilst laika posmiem. Tas nozīmē, ka es varētu sākt pārveidot šo kolonu par tipu, kas atbilst datumam un laikam.
Priekš tā man ir vajadzīgas 2 kolonnas. Man ir vajadzīga 1 kolonna priekš datumā un 1 kolonna priekš laika periodā. Bet ja vēl padomāt, vai man tieši vajag informāciju, kas identificē konkrētu laika periodu, konkrētu stundu, dienas stundu, tad, piemēram, ja skatāmies no 6 no rīta, tas ir no 06:00 līdz 06:59. Man viennozīmīgi identificē dienas stundu šī daļa. Viss, kas ir pēc tam, man īsti nav vajadzīgs. Īpaši, ja man pēc tam vajadzēs strādāt ar datu apgabaliem no līdz, man daudz vienkāršāk būs strādāt ar skaitļiem, nekā konvertējot vērtību uz laiku. Tātad man vajag izveidot jaunas kolonnas. Es varu viņas izveidot, ja es sadalīšu šo kolonu. Un man ir ļoti labs dalītājs, jeb delimiter, atstarpē. Ja es sadalīšu šo kolonu pa atstarpēm, es varu izdalīt datumu un laika periodu. Un varbūt pat vairāk, par ko tūlīt pastāstīšu. Tātad es gribu uztaisīt split operāciju. On a single delimiter es izvēlos, ka es gribu sadalīt pirmo kolonu using delimiters on a single delimiter, un kā mans delimiters izskatās, tā ir atstarpe. Es ievadīju vienu atstarpi, jūs viņu varbūt neredzat, bet ja es šitā izvēlēšu, es varu redzēt, ka tur ir viena atstarpe. Include delimiter, tas ir, ja es gribu, lai tā atstarpē saglabātos nākamajā kolonna, kas tiek atdalīta no iepriekšējās. Tā, ka man to atstarpi nevajag, tad es arī šeit ķeksi nelieku. Un number of times to split. Ja es atstāju viennieku, tas nozīmē, ka tikai pirmā atstarpē tiek uzskatīta par delimiteru. Ja es nospiedu 2, tas nozīmē, ka pirmā un otra atstarpē tiek uzskatīta par delimiteru. Un treša, protams, tas pats par trešu. Ja es izdarītu šitā, tad mans rezultāts būtu šāds. Man būtu 3 jaunas kolonnas, ne pat 4. Datums, laika perioda sākuma stunda, svītriņa un laika perioda beigu stunda. Kas man nav vajadzīgi? Man ir vajadzīgi 2 delimiteri, tā lai es varu atdalīt atsevišķi datumu, atsevišķi laika perioda sākuma stundu, un pārējo es varu vienkārši izdzēst. Šitā man ļoti labi der. Es pievienoju šo soli receptei, un nākamais loģiski, ka man vajag izdzēst 3. tabulu. Izvēlamies un spiežam delete. Apply. Smuki. Jau sāk parādīties analizējama struktūra. Vienīgais, kas man vēl traucē, ir šis. Kā es varu tikt ar to galā? Ļoti vienkārši, ja es norādīšu vai nu datumu kolonnai vai laika kolonnai formātu datums vai laiks, tad man uzreiz šīs vērtības paliks invalid. Tieši to es varu izdarīt ar otru kolonnu, bet sākumā, lai man vienkāršāk viņus identificēt, es pārdevēšu kolonu, kas man satur datumus par date. Un kā redzam, tie ir tāds solis, kas saka, nepaspēju, labi. Pie time pieversiet uzmanību, būs tāds bumbulītis griezīsies. Ko viņš teiks? Es izvēlos kolonu, saku rename, identify an advanced data for source column. Viņš automātiski analizē, vai tajā kolonnā ir kaut kāds datu tips, kas man šobrīd nav norādīts.
es tikmēr ierakstīšu, ka tas ir time, un iespējams, ka viņš man pat sapratīs, ka šī kolona satur laiku un piedāvās viņai noradīt atbilstošu. Jā, redzam, viņš man ir šeit izveidojis, viņš ir pamanījis ikonu un saka, ka tas ir date time with base type string. Tā kā tas ir teksts, bet kas ir noformēts kā laiks. Un uzreiz augšā parādās sarkanā daļa 26 invalīdas vērtības. Tas ir šitas, kas neatbilst. Paldies viņam par šo te piezīmi. Es saglabāšu jaunu kolonas nosaukumu. Un tātad atgriežoties pie tā, ko viņš man norekomendēja, tā, ka man vajag tipu, kas šeit nav uzreiz pieejams, es izvēlos šo pogu format, datetime formats, un formāts šis man ļoti labi der. Es gribu šo transformāciju izpildīt uz kolonas time, uz visām rindām. Lūdzu. Tagad nospiežam uz šīs kolonas, lai viņš pārvalidētu datu tipus. Un parāda, ka mums ir invalīdas. Starp citu, šeit pie rekomendācijām viņš piedāvā, ko var starp transformācijām arī darīt. Jā, man ir invalīdas vērtības, līdz ar to es šo kolonu gribu patīrīt. Es saku remove or replace invalid values un remove invalid rows. Tā kā izdzest visas rindas, kur ir neatbilstoši dati. No kolonas time, delete rows, all rows, preview changes. Kā es teicu, vienmēr izmantojam preview changes tad, kad mēs gribam kaut ko izdzēst. Un tieši tas, ko mums vajag, tiek izdzēstas rindas ar kaut kādu tekstu, un ja mēs scrollējam tālāk, tad tur, kur mums salīmēs faili, nekādu citu problēmu nav. Mēs vienkārši izdzēšam šīs te rindas. Apply. Fantastiski. Man beidzot ir tabula, kas izskatās, ka kaut kas, ko es varu lietot. Bet tad, kad es sākšu šos datus ielādēt Glue datu kataloga un pieslēgt viņus pie Athēnas, man traucēs šīs datuma formāts. Jo Athēna datumus saprot kā ISO formātu. Un ISO formāts ir gads, svītriņa, mēnesis, svītriņa, diena. Man kaut kas pavisam cits. Kā lai es dabūju šo datumu, visus šos datumus, tāda formāta, kas man der? Es varu, protams, mēģināt kaut kā transformēt pašu rindu, taisīt jaunas kolonas un savādāk viņus līmēt, bet man DataBrew ir viena funkcija, kas palīdz transformēt datu tipu no viena formāta uz otru. Respektīvi, ja man datu tips ir datums, tad es varu no viena datuma formāta transformēt to uz citu datu formātu. Datuma formātu. Piemēram, vai laiku. Tas pats attiecas uz laiku vai uz kaut ko citu. Kā es to varu izdarīt? Tātad pirmais man vajag norādīt, ka man date kolonas tips ir datums. To es arī pasaku. Format. Datetime formats. Kādu lai formātu izvēlēties, nospiedīsim more options. Gribu no kolonas date nomainīt tipu uz datetime format, un tad man vajag norādīt konkrētu formātu, kas atbilst esošiem ierakstiem. Vai man ir formāts, kas atbilst diena.mēnesis.gads?
man ir diena / mēnesis / gads. Bet es neredzu formātu ar punktiem. Kā lai es atrisinu šo situāciju? Sākumā es varu aizvietot visus punktiņus ar slešiņiem. Un tas man palīdzēs identificēt šo laukumu kā, drīzāk šo ierakstu, kā datumu. Tad es pabeigšu norādīt, ka man datuma formāts ir šis diena / mēnesis / gads. Apply. Ok, man ir 11 soļi manai receptei. Tātad man vajag patīrīt šo date kolonnu. Kā es to varu izdarīt? Tieši tā arī vajag. Ja vajag tīrīt, izvēlamies clean. Un man te ir opcijā replace. Replace value or pattern. Es izvēlos value, ko es gribu aizvietot. Punktu, ar ko es gribu aizvietot. Ar slešiņu. Preview changes. Vienmēr spiežam preview changes. Un es redzu, ka jā, man būs smuks datuma formāts ar slešiem. Pilnīgi visos ierakstos. Apply. Un tagad man šie ieraksti atbilst kolonnas datu formātam. Un kad tas ir izdarīts, es varu šos datus konvertēt. Kā man šo izpildīt? Man vajag uztaisīt jaunu kolonnu, kas būs bāzēta uz transformācijas funkcijas. Un funkcija man saucas date format. Kādas vērtības es izmantoju? Es izmantoju source kolonnu, es izmantoju date kolonnu, un target date format man būs ISO formāts, gads, svītra, mēnesis, svītra, diena. Un gala kolonu es nosaukšu date glue. Tā, lai saprast, ka šis ir datums, ko saprot glue data katalogs. Varu vēlreiz nospiest preview changes. Un es redzu, ka nākamā jauna kolonna man būs noformētā pareizi. Pārbaudīsim, vai tas strādā korekti ar mēnešiem. Jā, man redzam 24, viņš to saprot, ka tā ir diena, un diena man ir pēdējā, viss kārtībā. Apply, pievienojam arī šo soli mūsu receptei. Loģiski, kā pirma kolonna man vairs nav vajadzīga, es viņu varu izdzēst. Un tagad man ir 3 kolonnas. Datuma kolonna, kas ir tieši tāda, kāda man ir vajadzīga. Elektrības patēriņa kolonna, kas ir tieši tāda, kāda man ir vajadzīga. Un laika kolonna, kuru es varētu izmantot, bet man vieglāk būs strādāt, ja es vienkārši aizvietošu laika formātu ar integer tipu, kas atbilst konkrētai stundai. Kā lai to izdarīt? Tieši tāda veida, kā es konvertēju datumu, es varu konvertēt laiku uz integer. Man ir vajadzīga jauna kolonna, bāzēta uz funkcijas. Funkcija, kas saucas hour. Un jā, pie katras funkcijas mēs redzam ir apraksts, kurš precīzi pasaka, ko šī funkcija dara. Es gribu konvertāciju izmantot source column, time, un destination kolonna man būs time
int. Tā kā time integer. Again, preview changes. Jā, tas izskatās pēc tā, kas mani interesē. Viņš izvelk nevis izvelk, bet konvertē stundu uz integer vērtību. Apply. Un, protams, ka pēdējais es varu izdzēst kolonu ar stundas formātu, laika formātu. Un, ja es visu izdarīju pareizi, tad šī recepte ir tieši tāda recepte, ko es izmantoju, lai nokonvertēt, jo konvertācija man jau ir veikta, lai nokonvertēt šos te datus. Es varu salīdzināt, kur man esošā recepte un publicēta versija. Esošā, publicēta. Esošā, publicēta. Ļoti līdzīga, drusciņ secība atšķiras, bet tie paši 16 soļi arī ir. Tālāk, kad mums ir recepte. Projekts sastāv no dataseta, no receptes un no džoba jeb uzdevuma, kas konvertē datus. Ja man vajadzētu tagad tos datus konvertēt, es nospiestu šeit run job un man job palaistos. Un man to jobu nevajag laist, tāpēc, ka man dati jau ir nokonvertēti. Es parādīšu, kā tas jobs izskatās. Viņam ir, protams, nosaukums, viņam ir datasets, recepte un output. Ja es nospiedīšu edit, tad es redzēšu, kā jobu ietvaros es definēju output, kur man ir izvēlēts S3. Es varētu patiešu ielādēt datu kataloga tabulā, bet es gribu pats izdarīt solis pa solim, nevis uzreiz lādēt datu katalogu. Es datu katalogu definēšu vēlāk pats. Datu formāta tips ir Parquet, kas ir labāk piemērots datu analītikas uzdevumiem nekā CSV. Snappy compression, kas ir rekomendēts, un norādām folderi, uz kuru es gribu šos te datus saglabāt. Var iešedulēt to jobu, ja gadījumā man source datasetā ar laiku parādās jauni dati vai viņi mainās, un man vajag atjaunot savus datus tajā data lake, jo principā jobs man jau formēs to data lake. Tad es varu jobu iešedulēt un regulāri laist, lai aktualizētu datus data lake. Varu norādīt, cik resursi man ir vajadzīgi. Es no galvas neceros, cik ir viens units. Pēc noklusējuma ir 10. Job timeout, kas ir aktuāli norādīt viņu tāpēc, ka jobs var kaut kāda veida uzkārties. Kaut kas var nebūt smuki sakārtots ar datiem, un jobs var nepabeigties. Tad, kad viņš pabeidz apstrādāt datus, viņš var palikt aktīvs. Tāpēc, ka viņam ir problēma kaut ko ar tiem datiem pabeigt. Ja? Un kamēr jobs ir aktīvs, viņš tērē skaitļošanas resursus, un tas maksā naudu. Un tā, lai jums jobs nepaliek aktīvs uz pāris dienam vai pat vēl ilgāk, labi norādīt adekvātu timeoutu jobam, kad viņš sasniedzis, kā piemēram mana gadījumā 60 minūtes, viņš apstāsies jebkurā gadījumā, un tad, ja mums ir ieķeksēts šis ķeksis, kā jobs raksta savus logus uz CloudWatch, tad mēs varam no CloudWatch puses, no logiem paskatīties, kāda tad bija problēma ar to jobu. Vai arī nebija problēmas, mēs vienkārši varam paskatīties, kā viņš gāja, ko viņš darīja, cik laika viņam tas aizņema. Laiku, principā, cik aizņema konkrēts joba darbiņš, mēs varam paskatīties arī šeit. Zem job run history. Man tur bija arī daži veiksmīgi, neveiksmīgi mēģinājumi. Pēdējais ir veiksmīgs, kas man aizņema 11 minūtes 32 sekundes. Un tas man saģenerēja Parquet formāts, pēdējais mēģinājums,
man ir viens parquet fails, kura ir visi mani ieraksti jau apstrādāti. Pirms tam man bija mēģinājums, viens joba parametrs, ko neparādīju. Šeit mēs varam norādīt, pirmkārt, vai pie katras joba palaišanas mēs gribam izveidot jaunu folderu, vai parakstīt pa visu esošiem datiem, vai papildināt esošus datus, un cik failus mēs gribam uzģenerēt, respektīvi to datasetu, ko es apstrādāju, salimēju, sakārtoju, pa cik daudz failiem es gribu viņu sadalīt. AutoGenerate man uzģenerēja vienu failu uz katru rindiņu. Un strādājot ar vienu failu, Athena strādā daudz ātrāk, un arī datu apjoms ir mazāks, tāpēc, ka vairāk failus nozīmē vairāk metadatu. Mazāk failus, mazāk metadatu. Tātad viens fails man ir noderīgs. Kad tas nederētu, tas ir tad, ja es gribētu izmantot šo feature. Partīcijas. Ko dara partīcijas? Partīcijas ļauj sadalīt rezultātu failus pa kaut kādu konkrētu kolonu. Piemēram, ja es no datuma kā atsevišķu kolonu izdalītu gadu un norādītu šeit, ka es gribu uztaisīt partīcijas pa to kolonu, kas satur gadu, man visi tie ieraksti faili sagrupētos pa tam partīcijiem. Un tad, kad es gribētu palaist kaut kādu SQL queryju pa konkrētu gadu, tad jau Athena skenētu tikai to partīciju, nevis vienu globālu partīciju, bet tikai šo, kas samazinātu to datu apjomu, kuru apstrādā katrs pieprasījums. Savādāk, ja partīciju nav, katrs SQL queries pārlasa visus datus, un līdz ar to ģenerē arī Athenas izmaksas. Kas ar maniem datu apjomiem vispār nav liela, man liekas, tas iekļaujas bezmaksas tīra. Bet, ja strādā ar milzīgiem datu apjomiem, tad, protams, partīcijas palīdz ievērojami samazināt nolasamo datu apjomu, kad mēs laižam kaut kādus SQL pieprasījumus. Šeit man ir viens rezultāts, kur ir viens fails. Šeit man ir viens rezultāts, kur ir pāri 18,000 failu. Šeit ir arī tas pats parquet snappy formāts. Ok, dati mums ir. Tagad mums vajag nodefinēt, kā mēs ar tiem datiem strādājam, kā mēs viņus interpretējam. Te mums ir vajadzīgs Glue Data katalogs. Datu katalogs sastāv no datubāzes. Datubāze pati pa sevi ir vienkārši loģisks objekts, kas neko nesatur. Un zem datubāzes mēs definējam tabulas. Līdzīgi kā SQL ir datubāze, ir tabulas. Un šeit datubāze man ir divas tabulas, un tabula ir piesaistīta datu avotam. Mana gadījumā abi divi ir piesaistīti S3, mainās tikai folderis, uz kuru tie norāda. Tabula norāda uz to, kāda formāta, jeb kāda tipa faili glabājas, ja es izmantoju S3. Abos gadījumos tas ir parquet. Un schēma. Vajag obligāti norādīt schēmu, kas aprakstā kāda kolona no tiem datiem, ko es nolasīšu no mana data lake, kāda formātā datus tā satur un kā es gribu to kolonu apsaukt tad, kad es strādāšu ar šo tabulu no SQL puses, no it kā SQL puses. Es norādu, ka pirmā kolona man ir date glue, tipa strings, tāpēc, ka, diemžēl, Athena no datu kataloga neimportē datumu. Time int man ir integer, un kilovatstundas ir double. Viss tā kā ir. Kas vēl ir, kamēr mēs esam šeit AWS Glue sadaļā, ir crawleri. Man viņš īstenībā nebija vajadzīgs. Kas ir crawleris? Crawleris ir noderīgs tad, kad man ir dažāda formātā dati vienā datasetā. Piemēram, ja man tajā S3 folderī, kur man stāv tie parquet faili, viņi būtu ar dažādu formatējumu, respektīvi daļa ir ar 3 kolonām, kas saucas šādi,
cita daļa ir ar 5 kolonām, kas saucas savādāk, jo tas ir citi dati. Crawleris, respektīvi, skanē visus failus un saprot, ka man ir daļa informācijas, kas atbilst šādam formātam, daļa informācijas, kas atbilst šādam formatam un daļa informācijas, kas atbilst citam formatam. Un uz katru to formātu viņš ģenerē atsevišķu tabulu, ar kuru tad mēs pēc tam varam tos datus no tiem failiem pieprasīt. Ja man ir viens datu formāts visos failos, man vienkāršāk nevis laist crawleri un gaidīt, kamēr viņš izlasīs visus datus un patērē vēl drusciņu naudas, es varu manuāli definēt tabulu un ar to man pilnīgi pietiek. Tagad, kad man ir tabula, es varu vienkārši nospiest table data, proceed. Un viņš man automātiski atver Atēnu. Un automātiski uzģenerē defaulto queryju, kuru es varu palaist, kur viņš atlasa visu no data catalog, electricity consumption, datu bāze, L-consumption, tabula. Un šādi es strādāšu turpmāk ar šiem datiem. Tagad es varu parādīt, kā es apstrādāju šo informāciju. Man pašam ir grūti tā vizuāli solis pa solim paskaidrot, kur ir kas, tāpēc es atkārtošu to ceļu, kā es nonācu līdz konkrēti šādiem queryiem. Uztaisīšu jaunu queryju un sāksim ar pašu pirmo. Pirmais selects man paņem datus no manas tabulas. No tās tabulas viņš paņem timeint kolonu, viņš paņem summu no kilovatstundu kolonnas, prezentē viņu kā atkal KVH, pēc tam uz augšu, un pieliek trešo kolonnu ar case nosacījumu, kur, ja timeint ir mazāks par 8 vai timeint ir lielāks vai vienāds 17, tad viņš pieliek klāt pierakstu, ka tas ir night. Tātad tas ir nakts periods. Citos gadījumos viņš pieraksta, ka tas ir dienas periods. Viņš to noprezentē kā daytime kolonnu, un pēc tam, protams, viņš rezultātu sagrupē pa stundām. Tātad, ja es paņemšu šo te daļu un palaidīšu viņu kā atsevišķu queryju, man ir informācija, kā redzam, es viņu te varu sakārtot pēc stundām, 0, 1, 2, 3, 24 stundas, un summa pa visam dienam to gandrīz, kā teicu, vairāk nekā 2 gadu laikā par visiem tiem reportiem, kas man bija, un pielika, protams, arī pareizi norādi, vai tas ir nakts periods, vai tas ir dienas periods. Jā, tieši tā. Sākot no 5 ir night, 5 vakarā, es domāju. Un sākot no 8 no rīta ir dienā. Un uzreiz parādīšu, time, kā redzam, runtime ir 1,1 sekunde noskanēt 31,06 kilobaiti. Tas ir strādājot ar datasetu, kas ir viens fails. Ja es pamainīšu šim te queryam un norādīšu šo tabulu, kas, kā es teicu, satur 18,000 failus, un palaidīšu viņu, mēs redzam, ka runtime ir 4,5 sekundes un noskanē to datu apjoms 1,3 megabaiti, kas ir daudz vairāk nekā bija. Mēs varam paskatīties recent queries un salīdzināt. Rekur 1,1 sekunde pret 4,6 sekunde. 31 kilobaits pret 1,3 megabaitiem. Nu tad daudz efektīvāk ir strādāt ar tabulu, kas norāda uz to datasetu, kas ir
viens fails. Tad, kad mums ir šie dati, ko mēs darām tālāk? Mēs ņemam šos datus un no tiem atlasam daytime, parametru nakts vai diena, atkal summējam pa kilovatstundam, kā kilovatstundas, un pēc tam es, protams, grupēju rezultātu pa daytime, pa nakti vai pa dienu. Un tad šis queries izskatās šādi. Run. Un es redzu, kā pa visiem tiem 2 gadiem pa dienu man ir tik daudz kilovati patērēti, pa nakti man tik daudz kilovati patērēti. Tālāk es, protams, varētu roka paņemt kalkulātoru un pats aprēķināt tos tarifus un kopējās izmaksas, bet tā kā es esmu šeit, es pieliku klāt vēl vienu selektu, kas strādā uz tiem pašiem datiem, atlasā no tā, ko mēs tikko redzējām, daytime, jau gatavu summu, un pieliek 3. kolonnu ar case statementu, kur, ja daytime ir day, tad mēs tajā kolonā ierakstām kilovatstundas reiz samazinātu tarifu. Ja tas nav day, tad mēs reizinām kilovatstundas reiz standarta tarifu. Un tad mēs palaižam to queriju, un mēs redzam, ka pa tiem 2 gadiem ar workday tarifu es samaksātu aptuveni 460 eiro. Un tad man ir nakts tarifs, kas tieši pretēji. Ja man ir nakts stundas, tad ir samazināts tarifs, ja ir day stundas, ir standarta tarifs. Un viss, kas ir mazāks, ja mēs atgriežamies nočekot, nakts tarifs ir no pusnakts līdz 6 no rīta, tātad ieskaitot 5:59. Tātad, ja time int mazāks par 6, tas ir night. Citos gadījumos tas ir day. Palaižam šo pieprasījumu un redzam, ka te jau tikai pa dienas stundam es samaksātu 500 eiro. Viennozīmīgi darba dienas tarifs man ir izdevīgāk. Man ir izdevīgāk, tāpēc kā pa dienu es iztērēju vairāk elektrības nekā es iztērēju nakts stundas. Un tas arī viss. Šādi es atrisināju to savu jautājumu. Nu, tagad varam atkārtot, no kā tas viss sastāvēja. Es izmantoju Amazon S3 kā data lake. Es izmantoju Databrew projektus, lai pārveidotu datus. Pirmkārt, iztīrītu, sakārtotu un arī pārveidot no Excel formāta uz Parquet formātu. Es izmantoju data katalogu, lai man ir aprakstīts veids, kā. Un bērns atnāca no skolas tieši tad, kad es taisījos jau pabeigt. Tā kā nācas uztaisīt pārtraukumu. Glue Data Catalog, servis, kas mums palīdz interpretēt datus no data lake, un Amazon Athena, kas mums ļauj rakstīt un sūtīt vienkāršos SQL pieprasījumus, kurus mēs izpildām uz sava data lake patiešo no Amazon S3. Bez datu bāzēm, bez warehouseiem. Ar šodienas video var beigt. Es atstāšu jūs domāt par to, kā piemērot šīs jaunas zināšanas jūsu darbā, un es te palikšu domāt, vai man ir vērts mainīt esošu elektrības piegādātāju. Bet tas jau ir pavisam cits stāsts. Ar labu nakti!